labs vakars. Lisabonas. Tad, protams, viss notiek, un nakts dzīve notiek pilnā spērā. Un saprotot to, ka no rīta mēs sapratām, ka nevarēs tomēr tik vienkārši ātri sataisīt sistēmas un publicēt ar maziņu atkāpu to. Visticamākais ar nākamo dienu varēsim paspēt ātri, pirms es eju pie miera. Būs rītdienas rītaros un tepat tās uzreiz. Tiem, kas jūs skatāties, tad jums būs arī iespēja viņu redzēt jau ar šo dienas datumu. Bet interesanta situācija bija šodien, kas man atgādina kārtējo reizi par to, cik svarīgi ir mācēt uzdot jautājumus. Mēs atlidojām uz Portugāli, tagad aizbraucām lejā uz Lisabonu. Un vakarā mums te bija paredzēts uz vienu humoru šovu iet pie viena, kur viens komiķis tāds Ismo uzstājās. Tā viņš smieklīgs ir, bet gribējās redzēt arī tādu pilnu šovu. Un pirms tā šovu mēs ar manu draugu no Amerikas mēs aizgājām bišķi ātrāk, jo izpētīt to vietu, lai redzētu, vai tur baigi daudz kaut kādas, cilvēki sastājušies rindā, jo šī vakarā viņam bija paredzēta 2 šovu, mēs tikām uz to, tas vakar, kas bija paredzēta 9:30, tas jau bija izpārdots, un tad mēs nācām uz to, kas ir 8:00. Okay. Nu labi, bet, lai zin kā, būtu laicīgi, tad mēs arī aizgājām paskatīties. Redzam, ka tur nekāda rinda nav. Aiziesim turpatās blakus esošajā parciņā, pasēdēsim un pagaidīsim. Un tagad mēs tur sēžam, skatāmies parciņš ar soliņiem, tur vien sieviete sēž uz soliņa, tad jauna sieviete. Mēs paprasam, vai mēs Džeki arī varam apsēsties blakus. Sēžam un runājamies. Vārds pa vārdam, dzirdam, ka viņi arī paceļ telefonu un kaut ko diezgan sakarīgā angļu valodā kaut ko pastāst vienam cilvēkam, un pēc tās telefona sarunas mēs viņai uzprasījām pāris tādas jautājumus par to, kas tad ir, kurā vietā tur tramvajiem biļetes, tur tāds, zin kā, turisti jautājums, ja, kur garšīgākais tāds rausīts, un runājamies un jūtam cilvēkam ļoti labu valodu, raita runājās angliski, un viņi pat arī sāk stāstīt. Viņi sāk stāstīt to, ka viņi ir angļu valodas skolotāji un portugāļu valodas skolotāji un pastrādājusies, un pat viņi no Portugāles. Un mēs norunājām kādas minūtes, 15. Dažāds jautājums. Mēs vienā brīdī arī pateicu, jo sarunas sākumā, ka viņi pateica, ka viņi ir angļu valodas skolotājs, teica, superīgi. Mēs arī Latvijā vadam skolu, un viņai teica skolu, un, protams, mēs abi ar manu draugu Džekiju, tāpēc, ka mēs esam mācījušies uzdot jautājumus, mēs ļoti uzreiz jau padziļināti gājām, tā saruna aizgāja par to, kā viņai ir, kādas cenas tad ir šī krastā, vai viņi labāk taisa grupas, vai viņi taisa individuālās apmācības, un viņai ir kaut kāds sociāla mediju konts, kur viņai var piesakot līdzi, un ja vajag kādam ieteikt. Un viņi to visu pastāstīja 11 minūtes, mēs runājamies. Un viss bija forši, bet traģiskākais bija tajā, ka viņa... Un tas es esmu to ļoti daudz ko redzējis. Citreiz pat tas ir kā sports bijis, kad tu tiecies ar kādu cilvēku, un tu patiesi no sirds interesējies par viņu, un tad vienkārši vienā brīdī tu... paskaties un saproti, ka pretīm vispār nekādi jautājumi nav. Jo redz, kas bija pa situāciju. Viņi tur pasaka, ka es tur gadu tagad parāti strādāju, un man tur sociāla mediju konts un tā. Un es paskatos ātri, viņi man saka, super, brīnišķīgi Instagramā, TikTokā, es saku Instagramā. Instagramā viņai tur kaut kādu 100 bišķiņu pāri sekotāji. Un visas tās mūsu sarunas laikā neviens jautājums nebija pretī par to, kā tev skolu sauc, cik jūs esat liela, piemēram, mums būtu bijusi iespēja, viņi pēc, tehniski, tagad sanāks, ka es it kā sev ceļu asti, bet viņi sēdēja blakus cilvēkam, tad viņai pārpa 100, viņi pārvalda kontu, kurā viņai pārpa 100 sekotāji. Mums, ja saskaita, mūsu kontus kopā ir pārpa 2 miljoniem sekotāji. Es būtu noteikti varējis viņai kaut ko palīdzēt, ja viņai būtu bijis jautājums. Mēs vienkārši parkā pie uz soliņa apsēdāmies, viņi mums bija mīļi pret mums, viņi mums palaida
tur apsēsties, ja viņai būtu bijis kāds jautājums par to, kā vadīt sociālos mēdījus, piemēram, kā skolotājiem labāk. Es būtu turpatās uz soliņu bez maksas arī pastāstījis. Jo zināšanas, kuras mēs esam ieguvuši šo jau 3 gadu laikā to darot, tieši izteikt sociālos mēdījos, startautiski, viņas YouTube būs baigi grūti atrast un saklausīt. Tieši specializēt uz valodu skolotājiem. Un viņai tas būtu ļoti varējis noderēt. Tā vietā viņa atbildēs mūsu jautājumiem, iesaistījās sarunās, stāstīja par sevi, bet nevienā brīdī nemācēja inteliģenti novadīt to sarunu arī uz pretējo pusi. No kurienes jūs esat? Ko jūs darat? Tev arī valodas skola. Ja? Cik ilgi tu jau to dari? Kas ir bijis grūtākais? Kas ir bijis vieglākais? Ja? Man, piemēram, arī likās, mēs daudz ko zinām, te jau 30 gadus jau esam šī konkrētajā nozarē ar valodām, bet joprojām man tajā sarunā ar viņu esot patiesi ieinteresētam. Es iemācījos vienu interesantu perspektīvu. Viņi stāstīja par to, kad viņi vada portugāļu valodas nodarbības šeit ārzemniekiem, tad viņi speciāli skatās, lai ir grupa, nevis privāta nodarbības. Jo viņi saka, grupā tie pārējie ārzemnieki, kas tie ir salidojuši un mācās portugāļu valodu, viņi tad sāk draudzēties kopā, viņiem sāk veidoties komūni, viņi vairāk nav vientuļi tipatās, viņi visi kopā kaut kur aiziet pārēst vai satiekās un rodās tādas draudzīgas attiecības, kas palīdz arī viņiem turpināt savas mācības un viens otru iedrošinot arī, kas saka, atspērties arī tajās savās zināšanās. Un es klausījos, domāju, super, jā, mums ir cits konteksts, citādāka situācija, un mums baigi daudz ārzemnieku uz Latviju nelido mācīties latviešu valodu, kas tur varētu gribēt savā starpā draudzēties, bet katrā gadījumā doma grauds par to, ka, šitādi ir tādi ekstriņi, kāpēc mēs varam parakstīties, jo grupu nodarbības, tāda industrijas specifika grupu nodarbības ir grūtāk noganāmas nekā individuālas nodarbības. Un, piemēram, mēs savās valodas skolā pēdējos gadus 98% no visas nodarbības mums ir privāti. Es zinu, ka mēs tādā veidā varam labāk. Bet tā ir kā mūsu specifika, mūsu konteksts, un viņa, piemēram, par to vispār neuzzināja. Es to būtu labprāt pastāstījis. Vienkārši tāpatās bez maksas un no sirds un rajona. Un tā ir vēlreiz atgādinājums, viņi pēc tam piecēlās, atvadījās no mums un gāja savu gaidu. Un es pagriezos pret Džekiju, es teicu, traģiski, ne? Un Džekijs arī, mans draugs, viņš man 2 reizes gribējās pateikt, kas tu patiesi, kas pat šie, kur viņiem blakus sēž, šeit es arī apvaldīju savu muti, vienkārši klausījos un domāju, cik tālu cilvēks vadīs sarunu, un vienā brīdī nemācēs to jautājumu uzdot, un es nenosodu viņu. Ja es to nebūtu mācījies, es arī stāstītu tikai par sevi. Centrā liktu tikai sevi. Un atbildētu uz jautājumiem. Tas būtu tas precīzākais formulējums. Es vienkārši atbildētu uz jautājumiem. Tā vietā, lai painteresētos pretī. Un būtu patiesi interesēts un saklausīt, kas tad tur ir. Un bieži vien tiešām ir tādi. Pirms šodien es apsēdāmies uz soliņu un es zinu to, ka mēs rakstam grāmatu priekš valodas skolotājiem. Es zinu, ka šo te perspektīvas noteikti ierakstīšu vienam no nodaļām. Kā pievienoto vērtību var skatīties, viņus sauc par eksperts, ja, tiem, kas ir ieceļojuši, un viens otru satiek, ja, tie ārzemnieki mācās tajā vidē, uz kuru viņi aizceļojuši valodu, ja, kad šī tieši grupu nodarbībām ir viena pievienotā vērtība, kas individuālās nodarbībās nav. Man liekas ļoti, ļoti sakarīgi. Ļoti sakarīgi doma. Un es noteikti biju kā ieguvējs arī tajā, kad mēs vienkārši mācījām uzdot jautājumus. Un tas ir tāds atgādinājums šim rītam. Inteliģenti vienmēr nepalaist garām to iespēju uzdot sakarīgu jautājumu. Ko? Labi. Tas arī viss no mūsu puses šī naktī un Latvijas rītā. Un jaudīga diena. Un tiekamies rīt. Atā.